Kā no idejas uz papīra nokļūt līdz pilnvērtīgai masveida ražošanai? Šajā video mēs soli pa solim iziesim cauri visam procesam, no prototipa izveides līdz plašai produkta ražošanai. Pirmais solis ir idejas izstrāde un prototipa veidošana. Šajā posmā tiek veikti daži uzmetumi, izveidota digitālie 3D modeļi un izmēģinājuma prototipi. Parasti tos izgatavo ar 3D drukas vai CNC frēzēšanas palīdzību. Kad prototips ir gatavs, tas tiek rūpīgi testēts. Testēšana palīdz identificēt vājās vietas un veikt uzlabojumus. Tas var ietvert mehāniskos, elektriskos un lietotāja pieredzes testus. Pēc veiksmīgas testēšanas ir laiks sagatavoties masveida ražošanai. Šeit tiek izstrādāts ražošanas veids, izvēlēti materiāli un optimizēti ražošanas procesi, lai samazinātu izmaksas un nodrošinātu kvalitāti. Masveida ražošana sāks ar pilnībā automatizētām un efektīvām līnijām. Kvalitātes kontrole nodrošina, ka katrs produkts atbilst standartiem un klientu prasībām. Pēc ražošanas pabeigšanas produkts tiek iepakots un izplatīts tirgū. Loģistika un mārketings spēlē svarīgu lomu, lai nodrošinātu, ka produkts nonāk pie patērētājiem pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. No idejas līdz ražošanai ir aizraujošs ceļš, kas prasa inovācijas, precizitāti un neatlaidību. Ja tev ir produkta ideja, kas jāīsteno, sāc jau šodien. Un atceries, veiksmīga masražošana balstās uz detalizētu plānu, elastību un nepārtrauktu testēšanu. Sāc ar mazu, bet domā plaši.